Proteīns sabojā nieres. Jā, cilvēki vispār domā, ka uztur bagātinātāji sabojā nieres, bet šņābi piekdienā iepist gan labi ideja. Nieres nebojā. Jā, tur ik pa laikam komentāri. Ko tu mēs te proķi dzeram? Ik pa laikam komentāri tik tā kā, nevajag analīzes uztaisīt pirms vitamīnas dzer. Tu analīzes taisi, pirms tu šņābi iepist katru piekdienu. Dažiem gan netaisi, vai ne? Tas cilvēks nesaprot. Tad, ka kaut ko veselīgu jādara, nē, tur vajag analīzes ar ārstu aprunāšos. Kāpēc tu nezvani ģimenes ārstam piekdienas rītā un nepars, drīkst šņābi iepist šodien puslītu? Nevar. Tad tur tu nekonsultējies, tur drīkst, vai ne? Tā kā, protams, ka proteīnam nav nekāda negatīva ietekme uz nierēm, ja tev ar nierēm viss ir kārtībā un tu uzņem proteīnu normālu daudzumā. Protams, ja tu dzersi kilogramu ar proteīnu katru dienu, tu šeit nebūs labi. Ja tu uzņem normāli, adekvātā daudzumā, tad 2 gramus katru ķermeņa kilogramu, 3 gramus katru ķermeņa kilogramu, un tad nekāda negatīva slodzes tev nav. Tas ir obligāti nepieciešams. Ja tu uzņem proteīnu pa maz, tev sākās daudz un dažādas problēmas.